Es neapmierinās, ka pret manīm tā izturās vienkārši. Kādā sakrā es zinu, ka es to cīņu uzvarēju. Tad, kad divi sportisti cīnās, viņi zina, kurš ir labāks vienkārši. Tu šajā cīņā biji plānojis uzvaras gadījumā likt mieru sportam. Vai tā ir taisnība? Un to, ka saka, tiesnešiem vienmēr taisnība, nav viņiem vienmēr taisnība. Tas ir būs. Bija cīņa ar Kristapu Zudu. Lai arī tas nebija varbūt ļoti liels pārsvars, bet kaut kā minimāli. Nedrīkst neuzprasīt interesi taisīt revanšu. Esiet sveicināti, dārgie skatītāji! Protams, man blakus ir viens no pēdējo laika apspriestākajiem cīkstoņiem Latvijā, un tas ir Kristaps Zīle, kurš bez cīkstoņu karjeras šobrīd arī ļoti populārs kā realitātes šovu dalībnieks. Kā man labāk tev stādīt priekšā kā cīkstoni, kurš mīl piedalīties realitātes šovos, vai kā influenceris realitātes šovu dalībnieks un kickboksers? Man labāk patiktos kā sportists, kurš ir kickboksers. Pamatā visi tie šovi, tas ir tā, tie ir tikai izklaide un kaut kāda jauna pieredze iegūšanai. Papildus, lai vairot tavu popularitāti, varbūt kaut kādā auditorijā, kur par tevi maz bija dzirdējis. Iespējams, tas ir savādāks aspekts. Vienkārši cilvēki redz kaut kā man no citas puses un vairāk parādīt sev lielākai tādai plašākai publikai. Un tas ir noderīgi. Jā, bet parunāsim par cīņām. Tev pavisam nesen aizdīt, gribētu teikt, viena no Latvijas kickboks vēstures skaļākajām cīņām. Pirmkārt, dēļ status, ka cīnījās divi leģendāri cilvēki, tu un Zauržvados. Tā cīņu, es domāju, lielākais sapņotājs nevarēja iedomāties, ka tāda kādreiz notiks, jo jūs pārstāvāt dažādas svaru divīzijas, bet šoreiz viss tas notika. Un otrs, kāds bija rezultāts. Varbūt nevis rezultāts, bet tas rezultāta paziņošana un viss tas mūsdienīgi, laikam to saka, hypes pēc cīņas. Kā tu vispār piekriti tādai cīņai, jo tomēr ar Zauržvadovu tu esi pazīstams vairāk kā 15 gadus un gribētu teikt, ka jūs tādi pat vairāk kā labi paziņas, varētu teikt, ka čomi. Tā bija, jā, bet sports ir sports. Vienkārši nāca tās piedāvājums no organizatoriem un lai cīņa notiktos, ir abām pusēm jāpiekrīt. Te pašā laikā Zaurs arī piekrita cīņai, es domāju, ok, maucam. Tīri sportiskās intereses, nekas personisks, kas viņu kā sportists cienu, un tur viss ir kārtībā tajā jautājumā, bet šis bija vairāk tāds, kā saka, sevs pārbaudīšana, savas sportiskās, parādīt savu kaut kādu skilu vienkārši, tas arī viss. Tīri tāds sportiskais izaicinājums par manis personīgi. Pirms cīņas par tevi, par to cīņas iespējamo rezultātu daudz tika diskutēts, un, manuprāt, reti kurš pieminēja, ka tev ir šanses par tevi cīņā uzvarēt. Kāds tev bija sajūts, ka, ka uz tevi, lai tu arī, gribētu teikt, viena no lielākajiem šā brīža leģendām kickboksā, tā skaitā arī Zauržvados, kurš ir pirmais bijis no latviešiem Glorijā, kurš ir cīnījies ASV, visā plašajā pasaulē, Dienvidāfrikā, visi to zina. Un, tas gan bookmakeru viedoklis, gan, gribētu teikt, lielākās auditorijas viedoklis bija tāds, gribētu teikt, neglaimojošs tavā virzienā. Ko lai saka, vienkārši ļoti daudziem nav vienkārši tāda paplašināta viedokļa vispār kaut kādā, nav sekojuši līdz manai karjerai un to, kad daudz tā domā. Man tas personīgi īstenībā patika. No tādas puses ir vieglāk būt underdogam nekā, ka tu esi favorīts. Jo, lai liek, es arī maz postoju no treniņiem. Es domāju, lai domā, kad es varbūt tur neesmu labā formā vai kas, bet es īstenībā biju vienā no labākajām formām uz šo cīņu. Un es piegāju ļoti nopietni šai cīņai. Un es zināju, uz ko es varu, es zināju, kādi mani, teiksim, ieroči manās rokās, un nevienu brīdi nešaubījos, ka es esmu sliktāks. Tāpēc, kad, ja Zaurs ir vairāk startējis Latvijā, viņš ir mūsu cilvēku redzes lokā vienkārši startējis, un vairāk viņi varbūt ir redzējuši šeit, cīnamies. Es te pašā laikā vairāk startējis pasaulē. Un tur, kur es esmu startējis, ir tiešām augsts līmenis, un man tādā ziņā nenovērtē tie, kas varbūt nezināja. Bet, ja liek skilu pret skilu, viens pret vienu, es zināju, ka es ne mata neesmu sliktāks, un viss tas garais ceļš, ko es izgājis tajā sportā, tas man ir, tas nav tā badās vien, tas ir ilgu gadu rezultāts.
Jā, bet runā, ka iespējams, ka to nekur neviens nav atklājis, 100% nav atklājis, bet tev uz šo cīņu bija savainojums, par kur tu tā kā visu laiku esi izvairījies stāstīt, jo man runājas, varbūt tu varētu apstiprināt vai noliegt, tev bija sparings grobiņā ar Arturu Skabarnieku salauzt tev ribas. Tā ir taisnība? Nesalauz, bet bija ļoti smags tiešām sitiens ar celi, vēdera korpusā. Es pēc tam Skabarniekam teicu, ka to saviem ceļiem ziloni var nogāzt. Viņam ir ļoti efektīvi, viņš jau to vairāk reizi pierādījis. Un jā, es cerēju, kad līdz cīņā viss sadzīs, bet, protams, tā riba lika pa sev vēl manīt. Bet, protams, to nevienam neteicu, labāk, lai nezinu. Bet tu arī pēc cīņas neesi to stāstījis nevienam? Nē, Skabarnieks zina. Tikai Skabarnieks Tie, kas zina. man bija, es viņam teicu arī nākušā dienā, kas ar uz mājās, tiešām man bija tā riba tā sāpē vienkārši. Un viņam 120 kg, un kad man ielika celī vienkārši, kad viņš man ielika korpusā savu celi vienkārši, tas bija ļoti efektīvs sitiens vienkārši. Tas bija kādu periodu pirms cīņas? Nedēļu? Divas nedēļas. 2 nedēļas. 2 nedēļas, jā. Kas pirmais tev bija galvā, ka tu izlaiž šo sitienu? Viss cīņai būs jāceļ? Nē, pirmais bija aizbrauc mājās. Es domāju, kaut tā riba nebūtu lausta, varbūt vai sprāgus vai kas tam līdzīgs. Un tad kaut kādas tuvākās dienas, nākušās dienas, es jau jūtos labāk. Un nevar, jebkurā gadījumā, es man liekas arī visām ribām iziet ārā vienkārši. Tomēr bija ielikts ļoti liels darbs šai cīņai. Un pirmkārt arī pretinieks gatavojas uz cīņā ar mani. Un tā bija viena no galvenajām cīņām tajā vakarā. Tā kā tur nevarēja neiziet, tur bija jāiziet jebkurā gadījumā. Ar visām sabošām ribām. Un kas ir interesanti, arī Zauram pirms cīņas sparingā viņš guva savainojumu. Viņam arī bija rehabilitācijas periods, par kuru arī viņš neko nestāstīja. Un tikai tagad viņš atklāja. Un par tevi tikai baumoja kaut kādās, ka kaut kur es kaut ko izlaidis un tā tālāk, ka esot trauma. Kāda trauma, nekas nebija zinām. Tāds ir cīņas sports, tas ir normāls atraumēties, bet mēs ejam, pilnam savu darbu. Un tas ir pats galvenais. Pats galvenais, ka mēs esam veseli, mēs varam iziet. Ok, mikrotraumas tās ir, tas piedrās pie lietas vienkārši. Bet galvenais, ka cīņa notika un galvenais, ka cilvēkiem patika. Bija, man liekas, pasākums bija izdevies. Cīņa bija noteikti viena no izcilākajiem Latvijas kickboks vēsturē, bet ierodoties arēnā, uzzinot, ka arēna ir izpārdota, tik plašas arēnas, tik daudz skatītāju priekšā Latvijā, tu, manuprāt, nekad nebija cīņa. Rēt jau, ka sanāk tik daudz par cilvēku, kas sanāk arēnā vienkārši. Ja neskaitot to laiku, kad Māris Briedis cīnījās, kad bija, tad bija arēna full, nekas saka, sold out un pilnā, bet, šis bija, tāds ļoti iespaidīgs pasākums, un katru reizi tā laktiņa vien augstāk, un vairāk cilvēku nāk un atbalsta, un man ir, kā sportistam, ir tiešām liels prieks vērot to situāciju, kā tas sports ir audzis un attīstījies Latvijā. Kā tas bija pirms 10 gadiem, arēnas jau tik rīkots 10-15 gadu atpakaļ. Viņš bija pustukšs, salīdzinot to, kā ir tagad. No 2008. gada, ja nemaldos, pirmās cīņas bija 2008. gadā arēnā. VFCA, kad rīkoja. Jā. Tu atceries, cik daudz cilvēku bija arēna? Es atceros, kāda ir arēna. Arēna bija tikai nosaukums, jo tur bija aizkari priekšā un tur bija daļa no tās arēnas. Vienkārši bija jāiziet, jāspēr šis solis, ka lielākā, plašākā telpā bija jārīko. Un tas bija tikai, manuprāt, normāli. Un tas laiks, tie skatītāji, tad 2000 likās, daudz. Jā, ja salīdzinu to laiku un visu šovs un visu gaismas, visu kā tas ir attīstījies, vienkārši saprot. Jā, bet tu jau biji tajā laikā sities. Kāds ir sajūtas izaugt līdzi šai te attīstības posmam Latvijā? Kāds ir attīstījies šis cīņu sports, jo attīstījies kopā ne tikai kā sports, bet kopā ar tevi viņš attīstīja? Man kā daļai no šīs visas tās kopienas no vispār tās cīņas sporta pasaules ir prieks vērot, kad tas cīņas sports attīstās, un līdz ar to tas nozīmē, ka viņš arī būs un nāks jaunie sportisti, ka tas neko nepazudīs. Es domāju, ka nākotnē vēl uzņems lielāks apgrieziens, un man, protams, kā daļai no šī visa ir liels prieks to redzēt. Salīdzini tos laikus, kāda bija uzņemšana un ar ko atšķirās tagad, kas bija šajā Bazara Zero pasākumā? Parasti jau, ko visu var novērot, visu promotions vienkārši, arī visi mēdī, visi kameras, gaismas, visi. Man jau pirmkārtām
startējot ārzemēs, un jau bija no tā laika salīdzināt, kad mums vēl nebija tāds līmenis. Jo citās organizācijās bija, nu jau, teiksim tā, 2 soļus mēs bijām, nu citur bija, tā laktiņa bija augstāk. Bet šis pēdējais šovs un arī iepriekšēji, kas ir bijuši, jau parāda to, ka mēs jau tādā lielā mērogā, tādā, nu, teiksim tā, tādā pasaules mērogā, organizācijas ziņā vienkārši, viss kameras, viss kā tas viss tiek uzbūvēts. Jo tiešām var pateikt, ļoti augsts līmeņa events. Bet tagad par pašu cīņu. Cīņa bija, nu, kā jau es teicu, gana apspriesta. Un joprojām tiek pats mačs, kurā roka tika pacelta Zoram Džavādovam pēc ilgākām tiesnešu diskusijām. Kas tev bija pirmais galvā? Jo es redzēju, tu jau tur diezgan daudz diskutēji ar tiesnešiem, vai ar organizatoriem īsti nevarēja saprast, dzirdēt, bez to nevarējām, jo mikrofoni, ja pirms tam bija visi ieslēgti, likās šiem soģiem, tad es vairāk zālē pēc tam nedzirdēju, kas jums tur notikās. Kas tur notikās un kāpēc bija tā neapmierinātība? Nu kā neapmierinātība bija tāpēc, kad bija pasludināts tāds rezultāts. Es zinu, ka es to cīņu uzvarēju. Tad, kad divi sportisti cīnās, viņi zina, kurš ir labāks vienkārši. Tur pat nav tik daudz tiesnešiem tā. Nu, protams, ka tiesneši dod savu vērtējumu, bet ne jau tiesneši cīnās ringā, un es cīnījos. Un es zinu, ka, lai arī tas nebija varbūt ļoti liels pārsvars, bet kaut tai minimāli, kaut tai par vienu mazo simtaļu, bet es biju labāks. Kaut tai par minimāli, bet es biju labāks, un es to zinu. Un arī cilvēki to zināja, bet rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Un es teicu, no šīs cīņas tiešām es daudz vairāk iegūstu nekā zaudējis. No tā, kad cilvēki arī vakar man restorānā pienāca klāt un teica, cilvēki ir labi cīņa, viņiem patika. Un tas ir pats galvenais. Es to darīju ne tikai sev dēļ, bet arī cilvēku dēļ, kur nāk un atbalsta. Un tas arī dod to motivāciju turpināt darboties. Bet, ja runā par šo cīņu, tad visi redzēja, kā bija. Un cilvēki pateica savu viedokli. Tu domā tā ujināšana? Nu, es domāju, ujināšana, ja visa arēna pauž savu neapmierinājumu, tas, man liekas, manuprāt, par kaut ko liecina. Nav jau tā, ka tikai 2 sāni vai 3 sāni tiesneši zina visu, un tad sanāk, ka pārējie visu, kas skatās, neko nesaprot no šī sporta vienkārši. Nu, tā jau nav. Nu, zini, kā ir, pārējie jau var izteikt savu viedokli, bet nekas jau nemainās, jo galvenais lēmums ir pie tiesnešiem. Tiesneši lēma, pa lielam tu vari sniegt protestu, vai tu vispār sniedz protestu? Nesniedz, ne. Nu, es zinu, kā Latvijā viss tā cīņa sporta virtuvē, es zinu, kā viņi tiek būvēti. Un to, ka arī saka, tiesnešiem vienmēr taisnība, nav viņiem vienmēr taisnība. Tas ir bullshit. Viņiem galvārds, tāpatās. Viņi arī ir ieinteresēts personas, vienkārši tu nezini, uz ko, ka viņiem ir savu kaut kādu vērtējumu un savas kaut kādas intereses. Un manuprāt, es šādā gadījumā tiesnesis tieši zaudēju kaut kādu respektu vienkārši. Un manā skatījumā nebija pareizs lēmums no viņiem. Nu, kā var būt? Bet kāda interese, tavuprāt, kāda viņiem varētu būt interese pasniegt rezultātu tādu, kāds varbūt viņš nebija? Kāpēc? Tā kā var būt, kad viens tiesnesis saka man vienu rezultātu, un tad diviem pēkšņi ir cits pilnīgi kategoriski atšķirīgs. Nu, tad par ko tas liecina? Kad, tur arī parādās tas, ka divi domā tā, viens domā tā. Nu, Bet tā jau var būt. Tiesāšana ir subjektīva tomēr. Ne, nu tā var būt. Bet pēc kā mēs skatāmies, parasti cīņās arī ir... Nu labi, izējām par raundiem. Pirmais rauns. Kā? Nu, viņš bija diezgan līdzīgs pirmais rauns. Viņš bija diezgan līdzīgs. Neviens neizdarīja tādu ievērojumu. Nebija ievērojams pārsvars, kad kāds pārņemt iniciatīvu, būtu kaut kāds. Un es īstenībā neesmu visu cīņas kaut kāds, man liekas, kad pirmo raundu redzēju un trešo raundu es īsti neesmu uz galam redzējis, bet es atceros pats no cīņas. Un es zinu, ka ļoti svarīgi ir tieši rauna izskaņā, jo tad visvairāk ir noguruši, un tad parādās arī tas, kurš vairāk grib, tas vairāk iet, un tas vairāk dod un atdod visu no sev. Un šajā gadījumā es gāju, darīju visu, kas manos spēkos, lai uzvarētu šo cīņu. Nu, protams, nebija. Otrais, trešais rauns, tu uzskati, tie bija tavēji? Es uzskatu, jā. Tātad papildu rauns, tas bija šoks, bet tas kontraktā bija ierakstīts, ka varētu būt papildu rauns, jo jūs par kontraktu ļoti bieži tu pieminējat. Līgumā tas, līgumā šis, un tas bija tas, ko publiski varēja dzirdēt. Tad pieskaroties tam līgumam,
vai bija paredzēts, ka varētu būt neizšķirt gadījumā būt papildrauns? Un kāpēc tika diskutēts, ka nedrīkst iedot neizšķirt, jo tad jost nevienam nepienāktos? Kas tas tāds pa jauninājumu? Nu, to es nezinu, tu jau pats zini, kad te paši organizē, paši lem, paši dara, paši pasludina kāds rezultāts, kāds grib, bet nu, kontraktā bija minēts par to, ka, ja būs neizšķirts, tad iespēja papildus raundu. Tāda runa mums bija. Un man bija, kad beidzās 3. rauns, manēji, kas manā galā, es saku, jo es gribu zināt, visiem, kā liekas. Vienkārši viss bija, to var redzēt, jo acis nemelo. Tu paskatās video atkārtojumu vienkārši, kādas bija emocijas manai komandai pēc cīņas un kādas bija emocijas Džavādo komandai pēc cīņas. Un arī Džavādos kāds izstījās pēc cīņas. Ir lietas, ko nevar vienkārši tā, kas saka, samānīt un emocijas rādīt savu vienkārši. Un es jūtu, ka es biju labāks. Bet it is what it is, kā Zauris teica. Ja viņš ir gribo, kā saka, turēt mājās sev jostādu un likties, ka viņam pelnīt ir, man liekas, ka nezinu, es viņu nebūtu ņēmis vienkārši, jo, manuprāt, man vispār tās jostas, kas es esmu minējis to, ka nevienam jau tās jostas neinteresē būtībā. Man arī mājās, es teicu, man ir 4-5 jostas, 5 man būtu visu kopā. Un te jau vairāk tas principu jautājums ir par to visu. Bet, protams, ja tev tā josta ir vieglāk, ir kaut kāds naudiņas dabūt no sponsoriem, tu vienam jau nezinu, kā tu atnāc pie saviem sponsoriem ar jostu, viņi redz, tu esi uzvarējis visu, un kā tur kas ko bijis, nevienam tas neinteresē. Bet tas josts paši maz nav tik svarīgi. Paši man ir svarīgi to, ka cilvēkiem patīk un jūtu atbalstu vienkārši. Tas ir pats galvenais. Es to daru ne tikai sev dēļ, bet arī cilvēku dēļ, kas nāk un kam patīk tas cīņas sports, un kas tiešām teica, ka bija laba cīņa. Un tas jau pamatā ir mūsu darbs vienkārši. Tu saki, ka tu uz Zaura vietā nebūtu ņēmis jostu. Bet te jāatcerās tas, ka Zauris jau viņš jau nepielēma to rezultātu. Un teorijā, es ar Zauru arī esmu runājis, un viņš uzskata, ka viss bija tā kā bija, vai viss notika tā kā bija. Vienkārši problēma ir tāda, ka nemāk zaudēt. Vienkārši zaudēt arī jāmāk. Cerēs, tu zaudējot iegūst daudz vairāk nekā uzvarot. Un, ja viņš ir gatavs pieņemt tādu uzvaru, kur viņš zaudēja, tad tas viss paliek uz viņa sirdsapziņas. Tiek runāts par revanšu. Tāds būs? Jau esat sākuši sarunas, vai tas ir tikai tāds minējums, ka tāda cīņa varētu notikt? Un, ja esat runājuši, kad, kur, kādā organizācijā? Nē, vēl nav nekādas runas bijušas par... protams, pēc cīņas bija pārunas par to, ka varētu taisīt revanšu cīņu. Arī tajā pašā keidžā mēs runājam par to, ka es būtu gatavs arī revanšam. Bet, teiksim tā, es skeptiski skatās uz to, ka cik tās cīņas būs objektīvas. Jo es saprotu to, ka bez nakauta nākušā cīņā es nevaru viņu uzvarēt, ja man obligāti ir jāuzvar ar nakautu, savādāk uzvaru netiks lidot man. To mēs pierādījām šajā reizē, un tāds arī mērķis man ir mana galvā uzstādīts, ka savādāk nav varianti vienkārši. Tur jāiet ir full. Kas saka, jādod viss. Tikai tā es varu uzvarēt vienkārši, lai nebūtu nekādi jautājumi. Jo pa punktiem mēs redzējām, kas ir šajā gadījumā būs tieši tas pats. Principā, ja būs revanša cīņa, tad tā varētu būt tava atvadu cīņa no profesionāla sporta, jo runā, ka, vismaz kulāros, ka tu šajā cīņā biji plānojis uzvaras gadījumā likt mieru sportam. Vai tā ir taisnība? Jā, tā taisnība. To zina man tuvi cilvēki, kas man apkārt. Es tiešām gribēju noslēgt savu cīņas sporta karjeru. Tas ir vairāk kā 20 gadi, ko es atdevu šim sportam, praktiski lielāko daļu savu dzīves. Un es biju domājis, ka tas būtu tiešām tāds skaists brīdis, ko es atcerētos, beigt tādā lielā šovā, visu Latvijas skatītāju priekšā, noslēgt savu cīņas sporta karjeru, un tas man bija mērķis vienkārši. Un man pēc tā rezultāts, es vienkārši sapratu, tad laikam tā ir ierakstīts, ka es vēl nevaru beigt, tā mēs nebeigsim šito, ir jābūt ar skaistām beigām vienkārši. Un es esmu cīnītājs pēc savu raksturu, un būs vēl vismaz viena cīņa, varbūt pat vairāk kādas, bet, katrā ziņā
Nu, pēc fiziskā parametriem mēs skatāmies, ja godīgi, man jau ir, es esmu veterāns šajā sportā. 39 gadi. Bet es esmu vienā no labākajām formām, kādās es biju savā dzīvē, jo tie visi rādītāji, kāds es izdaru, teiksim, trenējoties, visi parametri, ko es ņem skrienot, visi vingrinājumu. Jā, es esmu vienā no labākajām formām, kāda man ir bijusi. Mhm. Bet tu runāji par vēl 2, 3 varbūt cīņām, ja nebūs šī cīņa. Cik ilgi tu tā kā, gribētu cīņu, vai cik tu jūti, cik būtu tas, kurš būs periods, kurā tad jāsaka, es esmu jau tajā līmenī jau viss sasniedzis, ka man vajag iet kaut kā dzīvē citu ceļu? Man jau būtībā tagad jau ir tā, kad visi bija arēni, jau bijis, cik reizes es arēnā cīnījies, un tagad arī bija arēna pilna, un kā sportistam jau vajadzīgs kaut kāds izaicinājums. Pagaidām, parasti atnāk arī kāds izaicinājums priekš manis, kas man vienmēr ir līdzis turpināt, iet uz priekšu. Un skatīsimies, kā būs. Pamatā ir, kas ir man, priekš manis ir svarīgi tas, ka nepazaudēt to mīlestību par to sportu. Man cīņas sports ir ļoti sirdī tuvs un neatkarīgi. Vai man ir cīņas, vai man nav cīņas. Man vienkārši patīk viss tā cīņas māksla, un es studēju, un man patīk mācīties jaunas kustības, man patīk kaut ko apgūt. Un pat neatkarīgi, vai būs cīņas, vai nebūs cīņas, es vienkārši, tas man vienkārši patīk. Un cīņas, priekš manas cīņas ir, ir kaut kādam mērķim jābūt, ir kaut kādam šovam jābūt, lai, protams, ka tu gatavojas arī citas slodzi, ja? Bet, ir kaut kam jābūt tādam, lai ir vērts vienkārši sevi atkal atdot no sevis, kā saka, maksimumu un gatavoties. Bet, ja arī nebūtu cīņas, es tāpatās trenētos, protams, būtu savādākā slodzē, bet tāpatās trenētos un kā saka, mūžu dzīvo, mūžu mācies, tas ir never ending story. Cīņas mākslā vienmēr būs kaut ko, es pat pamainu treneris, es tādas lietas nemāku, un vienmēr ir ko pielikt un mācīties, un tas ir. Tā ir cīņas sports, tā ir mana lieta. Es domāju, ko tu darīsi tad, kad būs pakārts sirdiņu uz nagliņas? Ir jau vienmēr ko darīt, bet noteikti es palikšu sportā. Un ir jau visādas lietas, visādi projekti, ir dzīve iet uz priekšu, iespējas parādās. Un tāpēc es esmu tik aktīvs ceļoju, man ir cilvēki daudz kur pasaulē, treneri, viss kas vienkārši. Jābūt ir aktīvam, un tad jau arī iespējas parādās, un vai tikai darboties. Pagaidām tu nekur neej, jo es zinu, ka tu jau esi nopircis biļetes ceļam uz Taizemi, kur tu aizdīsi savu kārtējo sagatavošanās treniņu nometni, bet pagaidām laikam nezinu, kam tu vēl gatavoji. Kļūda mazaņā. Biļetes ir uz Filipīnām. Okay. Sākumā kāds 10 dienas Filipīnās, un tad es tālāk došos uz Taizemi, jā. Tu esi nopircis, bet Filipīnās jau ir tev skaidrs mērķis, ko tu tur darīsi? Filipīnās, nekad neesmu bijis Filipīnās, vienkārši aizbraukšu, mazliet paceļos, pastīšos dabu. Man patīk tieši ceļot un apskatīties citu kultūru, dabu, visas tās lietas, kas saistās. Sākumā būs neliela atpūta, un pēc tam atkal tad dosim, kā saka, gāzi grīdā tālāk. Bet tad jau tev ir mērķis. Tu saki, tev tāds īsti nav, varbūt 2, 3 cīņas, bet aizbraucot uz treniņu nometni, kurā tu pavadīsi vairāk kā mēnesi, tad jau kaut kāds plāns ir. Droši vien tas pats Zaurs vēl joprojām ir galvā stāv, jo jums neesat tikuši vēl līdz datumiem. Bet vai ir ideja, ka varētu arī Taizemē kādu cīņu aizdīt? Jā, iepriekšējā reize, kad bija Taizemē, man arī bija piedāvājumi Taizemē startēt, bet, kā jau zināms, tur neko nemaksā. Tur maksā, 100 eiro varbūt par cīņu. Un tāpatās ir liels iespējas satraumēties. Bet, skatīsimies, zini kā, ja tev jābūt gatavam, ja tu esi gatavs, tad arī var būt atvērts kādiem piedāvājumiem. Tāpēc cīņas ir notiek ne tikai Latvijā, notiek arī Lietuvā, arī citur pasaulē notiek, un man tie kontakti ir. Un manā gadījumā, ja es gribēšu kādu cīņu, man nebūs problēma to dabūt. One Championships ir viena no opcijām, kur tu varētu. Tagad Taizemē tu būsi, jo One Championships visu laiku staigā pa zālēm šie skauti un meklē šos te sportistus no dažādām pasaules valām. Man ir viena One Championship, jā, bet viena, teiksim tā, viens cits plāns, viena cita cīņa, ko es gribētu, neteiksim cīņa, bet tieši arēna, kurā startēt, ir Bankokā ir stadions, Ramadan.
saucās. Jā, Ramadžana stadions. Jā, un vienā... Tur vairāk ir tas Lumpinītis, tas pats jaudīgais Ramadžans, un tas kaut kāds vēl bija kaut kāds interesants nosaukums. Un džimā, kuras trenējos Bankokā, galvenais treneris ir arī viens no organizatoriem tieši tajā Ramadžana. Viņš brauca tieši uz turieni, tad, kad bija cīņu pasākumi, viņš palīdzēja, komentēja un darbojās tajā visā. Un vairāki sportisti no tā džima, kur es trenējos, arī piedalījās tur. Un, kad es aizgāju uz to arēnu, es biju arī tur aizgājis un vēroju cīņas, un es sapratu to, ka te tāds savādāks sajūta, savādāks vibes. Es domāju, te es vēl gribētu nostartēt vienu cīņu, tādā Bankokā, tādā stadionā, kur tas ir. Bet tur maz ietilpības skatītāji, tur zem 500,000. Jā, bet tā ir atmosfēra. Nevienmēr tev jābūt lielai atmosfēra. Tur es varu piekrīt. Tur ir visi skatītāji nāk no pirmās līdz pēdējām cīņām, un tur nav tāds, es fanošu par Kristapu, viņi fano par visiem. Jā, un tas arī taiboks ir, kas arī man tūs, tā man ir otrā tāda pamatdisciplīna, kiboks un taiboks. Jā, varbūt tādu punktu ielikt savā karjerā vienkārši. Tas ir startējis Bankokā, Ramadžana stadium. Tas būtu arī forši. Bet Lumpinī stadions One Championship skan daudz labāk. Tu esi bijis Lumpinī? Nē, es vispār bijis tā zemē. Kāpēc tu domā, ka labāks? Tāpēc, ka tur ir One Championship. One Championship ir viena no lielākajām līgām pasaulē. Un One Championship rāda Latvijā. Mēs varētu arī beidzot sagaidīt kādu latvieti. Ir mums tur daži džeki, kas ir rindā. Tas pats Marciankovskis. Kāpēc ne Kristaps Zila, kurš ir pirmais Gloričāls 2012. gadā. Tu esi pat 3 reizes tur bijis. Un tādā ziņā tu esi vēsturi gan uzrakstījis, gan pārrakstījis. Iespējas īstenībā ir, ja tu, teiksim, te pašā taizemē tajā kontakti tur ir. Ja tu nostartē te pašā Ramadžana, piemēram, tev ir laba cīņa aizvada, arī var, es domāju, ka ir iespējas arī dabūt One Championship cīņas, tāpēc, ka tur arī viss iet ar kontaktiem un tādā veidā arī savā dzīvē tās cīņas ir dabūjusi vairāk, kas saka, menedžeri, kontakti no dažādām vietām, un tā tas viss notiek. Vienkārši, ja tu nekustēsies, neko nedarīsi, tad arī nedomā, ka kāds man tur Liepājā baigi brauks, meklēs man. Kristap, tu negribi, es nezinu, tur One Championship piedalīties. Tā nekad nav bijis. Vienkārši visi tie man kontakti bijuši radušies no tā, ka es ceļos un dzīvos dažādās lokācijās. Bet, kad klausies, pavisam drīz februārī būs King of Kings arēnā Rīga. Es zinu, ka tev ar šo organizāciju arī ir bijušas tieši saistības, tu esi arī šīs organizācijas Eiropas čempions, vai mēs varētu redzēt, tuvākā cīņa tieši tur? Vai tev pēc plāniem, kur tev ieplānot ir taizemē pavadīt laiku, neskrīt ar to, lai tu ierastos šeit un šeit nocīnītos? Man bija piedāvājums vēl pāris dienas apkārt, mēs runājam ar Donatus, kas ir King of Kings federācijas, kas saka, galvenais boss. Un viņš man piedāvāja, es teicu, ka šo pasākumu, kas ir 21. februārī arēnā, es teicu, ka es nebūšu gatavs. Pirmkārt, man vēl plus-mínus kaut kāds mikrotraumas ir palikuši. Bet mēs runājam, kad iespējams, redzēs, vismaz viņš gribētu man redzēt oktobrī. Nākošais liels pasākums arēnā ir oktobrī, un tā kā viņi runājam, kad iespējams varbūt tur varētu nostartēt. Tā kā redzēsim, es saku, galvenais ir gribēšana un būt formā, tā kā iespējas ir, tas ir laiks rādīs. Runāju par laiku. Cik tev laiks atliek ģimenē? Jo es saprotu, ka tev jau vispār ļoti viss kompakti. Tu dzīvo Latvijā, tu dzīvo Spānijā, tad tev vēl ir sports. Kā tu... Ir tieši tā kā ir. Protams, jāiztiek to, kas ir. Spānija tādā ziņā viegli bija savienot ar, vismaz ceļojot, varēja viegli atbraukt uz Latviju, nebija baigi sarežģījumi, tas nav kaut kur Āzijā dzīvojot, ja. Un, protams, kad gribētos man vairāk, tā man tāda lielā sāpa manā dzīvē, ka gribētos vairāk pavadīt laiku savu dēlu, bet viņš mācās Latvijā, Rīgā. Un skatīsimies, kā dzīvē viss ievirzīsies. Bet, laiks rādīs. Varbūt dēls varētu pārcelties līdzi pāterim kaut kādā brīdī, bet viņš laikam vēl jauniņš ir. Viņam 11 gadi. Bija tāda aspērām, tāda iespēju par Spāniju, kad, kas zina, ja mūsdienās arī pieaugušie cilvēki emigrē, kāpēc bērns negrētu, teiksim, arī pārvākties kaut kur citur, kur ir lielākas iespējas, siltāk laikapstākļi. Tas ir, kas man tāds primārais ir. Kas tev piesaist pie tās valsts, jā? Viennozīmīgi, jā. Ja kurā valstī jau tāpatās to savu iztiku jau nopelnīs.
jāskatās citi aspekti, nu, tieši, kur tu jūties labi, lai tev nebūtu tā sajūta, ka vot gaidīs atvaļinājumu, vot aizbrauks mājās, un tad beidzot varēsi atelpot, beidzot varēsi, nu, justies labi starp savējiem. Nē. Tā kā es esmu izvēlējies tādu ceļu, un es esmu apvienots ar to, ko es daru. Tā kā viss ir kārtībā. Spānijā plāno atgriezties? Es plānoju atgriezties, jā. Starp citu, man vēl nesen bija saruna ar Eigili, viņš man grib ievirzīt, viņš saka, ka jātaisa džims vaļā tur. Tā arī apsver, jo tā arī varētu būt viena no tādām opcijām. Nobāzēties, ja tur arī labi var taisīt nometnes sportistiem, siltu laikapstākļi. Tā kā, nu, skatīsimies, jā. Kas notiek ar tavu realitātes šovu karjeru? Jo, nu, pēdējā laikā, manuprāt, tu esi kāds jauns realitātes šovs iznāk, tad Kristaps kaut kur tur blakus ir. Nē, manī tie realitātes šovi, tas man tā, tīri tāds pieredzes iegūšanai tas toreiz bija, bet jā, bet ja man kādam ir kāds realitātes šovs, kur ir, kas ir saistīts ar ceļošanu, tur jūs man droši varat uzrunāt, es esmu gatavs tādā piedalīties. Bet nekas ir randiņu šovi, tie man neinteresē vispār. Vairs neinteresē, jo tu esi dabūjis tur visu laikam, ko varēji dabūt. Tu esi pirmais, teiksim, tā šovu pārstāvs, kurā tu piedalījies, tu biji, kur bija jiu-jitsu, kontakts. Ja pat es to zinu, es to šovs īsti neesmu redzējis, man bija interesi pavērot, jā, Kristaps parādās, tur parādās Juris Zundovskis. Nu, man bija interesanti, protams, kā sportisti šādā te, nu... Kā jiu-jitsu pārstāvs? Jā, tādā, nu, teiksim, tos nesportiskos apstākļos uzvedīsies, jo, nu, sportisti mīl disciplīnu, kārtību un tā tālāk. Nu, es ties pirmajā sērijā sapratu, ka jums nebija tur diezgan viegli iejusties tajā visā, ka tur laika bija jandāliņi, tur bija visādi tusiņi un tā tālāk. Jūs tur gājāt gulēt vienā laikā, jums jāiet gulēt, jūs gājāt gulēt un tā tālāk. Nē, viss jau kārtībā. Tā bija pieredze redzēt arī, nu, izdzīvot to visu. Un no otras puses ekrānam tas arī ir savā ziņā. Vēlāk vecumdienās būs ko atcerēties. Es tā uz to lietām skatos. Nu, pieredze, jauna pieredze, kāpēc gan ne? Bet tu ar pēdējais šovs bija, ko tu piedalījies, ja nemaldos, bija randiņš ar divām. Nu, tāds ļoti interesants nosaukums, randiņš ar divām. Tas kaut kāds no pieaugušajiem realitātes šoviem. Tas šovs, es par to negribu īpaši komentēt. Tur, Nu, tu vienreiz pakomentēji, ka tur nebija viss tā, kā izskatījās ekrānā. Nu, jā, tur plus mīnus, nu, nē. Nu, es negribēju arī tur īsti piedalīties. Bet tu piedalījies? Nu, Tur neviens nepiespied. Nu, nepiespied, es vienkārši izdarīju Nepareizi izvēli. Nepareizi izvēli, jā. Tur nevajadzēja. Bet tā, kas darīts, no otras puses skatoties, saka, iepazinos ar cilvēkiem, un es arī neko nenožēloju. Tā kā nekas jau tur tāds nebija arī. Bet tur ar tām meitenēm, kas bija tās galvenās varonas, joprojām uztur kontakts vai attiecības? Vai Ar abām uztur attiecības. Ar abām nekad draudzējos. Nu, es biju domājis, nu kā, nu, jūs tomēr kaut kādu laiku bijāt kolēģi, nu, jūs tomēr veidojat to kopēju. Kas redzēja man jau uzreiz no manīm, kas saka, atbrīvojās, ko tur vairāk uzturēt kās attiecības. Tā kā, nē, tur, nu. Tu apmēram tā kā tiesnešu verdiktu uztvēr tikpat sāpīgi. It kā tās meitenes jau nebija tās, kuras... Es vispār neuztveru neko sāpīgi, jo īstenībā tāds arī bija plāns pēc iespējas ātrāk arī pazust no turienes. Tā arī man sanāca. Plāns, jo tie, kas nav tā, ka es kaut ko tagad izdomāju, es arī organizētājiem runāju. Es saku, kā mēs varam darīt, un mēs, nu, lai nebūtu tā, ka es jūs uzmetu tagad, jo viņiem zvanīja, teica, ka es negribu piedalīties, ka man mainās plāni. Es viņiem mazliet sameloju ar darbiem, es saku, man es darbu jaunu dabūju, kad es nevaru, nu, tā kā, kas teikt, lidot tagad prom. Un viņš saka, bet, nu kā, nu, vai mēs, zikā, esam visi sarunājuši un tā, un tā kā viņi gaida, ka es tur piedalīšos, un es teicu, nu, kāds ir iespējas aizlidot tur un tikt no turienes ātri prom. Tā arī sanāca. Labas iespējas. Nē, nu, iespējas, jā. Nē, tur, nu, kādu vainu 4 dienas Toskānā, Itālija, nu, ideāli, nu, kas slikts nav, es jau tikai iegunu tā. Nu, jā. Iepazinies ar cilvēkiem, Protams. atkal paceļoji. Protams. Ko Itālijā tu biji bijis? Nu, es biju bijis, tieši Florencē es arī biju bijis, tur es otro vietu dabūju pasaulē, kā viens disciplīnā. Tā kā man arī tā pilsēta patika, un Itālija vispār ir viena no manām tādām mīļākām Eiropas pilsētām.
Klausies, bet tev ir kādreiz bijusi pirmā vieta šajos čempionātās? Tu esi pasaules vicečempions taizemiešu boksā, kas notika, manuprāt, tajā pašā Taizemē, un tu esi pasaules vicečempions kickboksā, bet pirmās vietas tev šajos lielajos čempionātos laikam nav bijušas. Tas pasaules kaus, kas ir World Cup. Jā, World Cup, jā. Tas Tas Itālijā bija, jā, viņš bieži vien notika Itālijā. Nē, tas nebija Itālijā, tas bija Latvijā, Rīgā notika. Man patīk 3 cīņas, man bija arī ar... Kurā gadā? 2009. kas bija tas Eiropas? Tas bija kaut kāds 2000, varēja būt 13, 14. Kas tas bija? Nē. Kickboks? Kickboks, jā. Es par to muitai, kas Liepājā notika. Tas bija... Nē, tas bija Eiropas čempionāts, tas nē. Bet tur tev arī, tev bija medaļa tur? Nē, es tur zaudēju vienam sportistam no Bulgārijas, ja nemaldos. Tur izcili nostartēja Roberts Matuls, kurš sen vairs nestartē, bet žēl, ka nestartē. Kas ar viņu noticis? Vai viņš vispār, uzturas kaut kādu sportisko kondīciju? Es kontaktēju. Viņš ir transformējies citām jomām mazliet, kas ir vairāk saistīts ar jurisprudenci tā kā, bet, protams, darbojās kaut ko tur, tie, kas ar sportu ir bijuši uz tu, tie arī saprot, ka neatkarīgi vai tu startē vai nē, sev jātur formā, vienkārši tīri kaut kāds no tādas veselības prizmas skatoties, lai vienkārši labāk justos, es kustos, pavisam vienkārši. Labi, droši vien beidzot šo te sarunu, nedrīkst neuzprasīt, kas notiks gaidām, teiksim, tā bija cīņa ar Kristapu Zutaru, kas arī bija gan teiksim, tā pēc tam apspriest un tā tālāk, vai tur plānojās revanš? Jo par to tika runāts, manuprāt, uzreiz būs revanš, bet tā tas viss ir izkūpējis, atnāca cīņa ar Džavādovu, tagad par to viss runā. Labi, ka tā, jo man visu laiku arī par to minēja, kad atkal būs cīņa ar viņu, es negribēju, nē. Tajā reizē ar tā salikās, kad mums bija tā cīņa, un es domāju, ka nav nekāda ne interesi, ne viņam, ne man taisīt kaut kādu revanšu. Tā kā es nestos uz to cīņu, vispār man nav aktuāli par manas viņu. Man vispār... Kā jūs attiecības pamainījās vai nepamainījās pēc šī mača? Jo jūs bijāt čomi, manuprāt. Jūs pirms cīņas arī, jūs ļoti viens otru arī, teiksim tā, cieņpilni izturējieties viens pret otru, un nezinu, kā ir pēc tam, neesmu daudz sekojis līdzi. Nē, es nostījos, kaut kāds fragments man izmets ārā no Bazāra 0, kad bija preskonferences, kur viņa bija kopā ar Balotņiku, kad Zuts tur teica par manī tāds, nepārāk labas vārds izteicās par manīm, un es sapratu to, ka viņš tā publiskā telpā par manīm tādas lietas runā, kas man ļoti neapmierināja. Protams, es viņu dzīvē satiku, un es teicu, ka, pa lielam, man nekad pret viņu nekas nav bijis. Es saku, vai daram tā vienkārši. Es neko nereišu par tevi, tu nesaki par manīm, un dzīvojam vienkārši tālāk, jo, man nevajag nekādu hype taisīt uz kādu, vienkārši kādu nolikt, vienkārši tas nav manās interesēs, tas tā vispār nav manā dabā. Bet interese taisīt revanšu nav? Nē, sportiskās puses nav interesi, nē. Tā arī bija cīņa, kas lika runāt, kaut gan man likās, ka tā bija laba cīņa, un par neizšķirts tas laikam tagad pēdējā laikā ir ļoti populārs, bet ja tas neizšķirts tev ar Kristapu neapmierināja, tad šajā gadījumā ar Zauru tas tev liktos būtu ok. Bet jā, tu zini, ka nebija neizšķirts. Tu zini, ka bija uzvarēts. Es redzēju, kā abiem pacēlu roku. Kā pacēlu roku? Es šajā sakarā, es arī Kasparam Simjonovam, es teicu, es labāk šajā sakarā nekomentēšu, jo mans viedoklis varbūt arī nepatiks. Bet tad es varu izteikties vienkārši. Man taču arī nāca pēc tam ziņas, es arī saņēmu tālāk vienkārši no tie, kas arī bija tiesneši, vienkārši nebija neizšķirts, uzvar bija atdot man. Man ir gan pierādījumi, es vienkārši neesmu tiem, kas iesmu publiskā telpā rādījis, redzēt. Bet tu jau pateici tikko? Tāpēc, kad es esmu neapmierināts, ka pret manīm tā izturās vienkārši. Kādā sakarā, ja es esmu vienalga, varbūt tā cīņa nebija ar nakautu, bet tik un tā es biju labāks. Kāpēc man nozoga uzvaru, ko es esmu nopelnījis ar savu darbu? Šis ir labs jautājums, ko mēs varētu atstāt uz nākamo sarunu. Bet varbūt ir kāds novēlējums mums skatītājiem, vai paziņojums, kad mēs tev varēsim redzēt atpakaļ Latvijā, un kad varbūt kāds no taviem faniem varēs tev satikt, varbūt ekskluzīvi varbūt ar tevi patrenēties, jo ir daudz mūsu šeit Latvijas top cīkstoņi, kuri neatsaka, teiksim tā, privātos treniņus un tā tālāk. Vai tu vispār šajā virzienā skaties? Jā, teiksim, kad laikapstākļi atļauj, tad labprāt es arī aizvedu arī kādu privāto treniņu, jo man vairāk patīk tieši... Es esmu trenējis arī privāti, bet man arī, man labāk patīk, ja ir ārā iespējas trenēties. Zālē nav jāmaksā. Nē, jau tas, kad
Ekonomiskais pamatojums. Es jau tā neprasu nekad daudz par treniņiem. Tā, ka tie, kas pie maniem trenējuši, zina, ka ļoti simbolisks summas ir bijušas. Un tiešām, ja kādam būs interese, patrenēties pie maniem privāti, jūs droši varat rakstīt. Es būšu apakaļ no Āzijas kaut kur uz pavasaru. Un mierīgi mēs varam kaut ko saorganizēt, sadomāt. Ja nebūs jāpiedalās kādā realtāru šovā. Es domāju, ka nebūs. Ko es varu novēlēt skatītājiem? Es varu novēlēt to, negaidiet jauno gadu, negaidiet kaut kādas notikumus, lai mainītu kaut ko savā dzīvē. Dariet to šodien, esiet formā, jūtiet, jo trenējoties jutīsieties labi. To es saku no savas pieredzes. Un tas arī viss. Būsiet formā, skatoties spogulī, labi jutīsieties, labi izskatīsieties. Jums uzreiz būs arī, kas saka, garstāvoklis labāks un arī varēs tās grūtības dzīvē vieglāk pārvarēt. Perfekti vērts, lai atvadītos. Paldies, Kristap, kā atvēlēji savu laiku. Paldies tev. Un tiekamies jau nākamajās cīņās. Un ļoti ceru, ka būs revanšs ar Zaudžvādo, jo tā cīņa, pirmā cīņa jau bija, manuprāt, pretendents uz gada labāko cīņu 2026 kickboksā. Un kas to zina, varbūt revanšs būs tas, kas pārstīs pirmo cīņu. Un es to arī novēlu, lai izdodas atkal uztaisīt kārtīgu uguņošanu. Tieši tā. Let's go. Visiem tā. Čau.